Jau šajā sestdienā, 21. jūnijā, Jēkabpilī atkal skanēs motoru rūkoņa. Pilsētā norisināsies motoru svētki, kas jau kļuvuši par tradīciju. Reizi gadā Jēkabpilī vienā dienā norisinās vairākas sacensības, un šogad pilsētniekus un Jēkabpils viesus gaida 4 sacīkstes. Vienas no tām – Rallijs Sprints Viduslatvija 2014. Šogad atšķirībā no pagājušā gada jau ir 8 rallija sprinta posmi, no kuriem 6 būs Krustpils novadā Grants ceļos, un savukārt pēdējie 2 jau būs kā ierasts Jēkabpils pilsētā vakarā 2 noslēdzošie ātrumposmi. Sāksies rallija sprints Viduslatvija šeit Vecpilsētas laukumā, pulkstens 14. kad būs oficiāla atklāšana. Savukārt pirmais Grants ātrumposms sāksies jau Krustpils novadā pulkstens 2:30. Un skatītāji un apmeklētāji varēs jau no paša rīta sestdien saņemt motorsvētku avīzīti, kurā visas kartes, ātrumposmi un laiki viss būs iekšā, un tur varēs redzēt, kur doties, kā doties. Tāpat dodoties uz ātrumposmiem būs arī norādes jau uz lielās šosejas, kur griezties, lai labāk atrastu skatītāju punktus. Tā ka domāju, galvenais ir jāseko norādēm, un tad visu atradīs. Pēc Grants ātrumposmiem Jēkabpils pilsētas ātrumposms sākas pulkstens 7. vakarā. Un, galvenā skatīšanās vieta būs jau ierasts tur, kur ir vienības ielas aplis, pie Mego, autoosta, Rimi. Šajā vietā tad vislabāk varēs vērot arī sportistus pilsētā. Šogad rallija sprintā dalību pieteikušas 43 ekipāžas, kuru vidū ir gan Lielbritānijas, Krievijas, Somijas un Lietuvas pārstāvji, gan vietējie sportisti. Rallija sprintā Viduslatvija tieši Jēkabpils pilsētas posmā piedalīsies šā brīža Eiropas čempions rallija krosā mūsu jēkabpilietis Reinis Nitišs. Tādēļ arī aicinam visus nākt un skatīties, jo arī Reinis Nitišs rādīs savu māku pilsētas ielās, braucot ar savu Renault automašīnu, ar kuru viņš vinnēja arī Eiropas čempionātu pagājušajā gadā. Tāpat Reinis būs visas dienas garumā sastopams faniem un draugiem, un varēs nākt un runāties ar viņu un uzzināt un jautāt. Tāpat mums arī rallija sprintā Viduslatvija brauks pagājušā gada rallija sprinta uzvarētājs arī mūsu jēkabpilietis Mārtiņš Svilis. Tāpat būs Neikšāns, Vorobjovs un mums ierastie sportisti. Tāpat kā pagājušo gadu motoru svētkos apmeklētājus priecēs un pārsteigs motoparaplānu veiklības sacensības, kas labvēlīgu laika apstākļu gadījumā sāksies jau no pulksten 8 rītā laukumā pie depo. Savukārt Daugavā no pulksten 12 sacentīsies ātrumlaivas un ūdens motocikli. Motorsvētku oficiāla atklāšana būs pulkstens 11:30 Vecpilsētas laukumā. Sāksies tā, un faktiski svētku tāds atklāšanas lielākais akcents būs automašīnu ziedu parāde, kas ir kaut kas nebijis un pirmo reizi. Un tas ir saistīts ar to, ka mēs tādā veidā ielīgosim jau tuvojošos Jāņus. Un tad ir dota tēma limuzīnas Jāņu nakts krāsā. Un gan mēs paši organizatori, gan mūsu atbalstītāji un sponsori būs izgraznojuši šajā tēmā savas automašīnas un piedalīsies parādē. Un ikvienam, kas būs uz svētku atklāšanu, būs iespēja šo parādi vērot, kā arī balsot par sev labāk patikušo automašīnu, nosūtot īsziņu. Tā visa informācija būs uz vietas. Padomāts arī par bērniem un ģimenēm. No pulksten 12 līdz pat 6 vakarā Pļaviņu ielā un laukumā pie Tiesu nama norisināsies dažādas bērniem un ģimenēm domātas atrakcijas. Savus dienesta transportlīdzekļus demonstrēs valsts policija un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Tāpat varēs vērot policijas suņa paraugu demonstrējumus, bet pulksten 4 pēcpusdienā gaidāms kaut kas nebijis. Pulkstens 16. būs ļoti interesants pasākums Dubļu ērglis 2014. Tas ir kaut kas jauns. Pie dīķais Tiesu nama mūsu kvadriciklisti un enduro motociklisti ir iekārtojuši trasi, un pulkstens 4. tur būs lieliski iespēja redzēt viņu paraugu demonstrējumus, tā kā aicinam arī tur noteikti piedalīties un darboties. Savukārt vakarā Vecpilsētas laukumā gaidāma vērienīga svētku noslēguma ceremonija. Pēc pilsētas rallija sprinta ātrumposma, kas beigsies aptuveni ap pulkstens 9 vakarā, aicinam visus doties jau uz Vecpilsētas laukumu, kur no pulkstens 9 sāksies gardēžu pasākums vēl viens cūciņš. Tas tāds atkal tematisks vela kalpu stilā iesākums vakara noslēgumam, kur uz Vecpilsētas laukumā tiks cepti sivēni
Un katram apmeklētājam būs iespēja nogaršot par brīvu šo, un tādā veidā mēs iesāksim vakara noslēgumu. Un savukārt no 9:30 jau sāksies oficiālais noslēgums ar sportistu apbalvošanu un vakara noslēguma šovu. Šogad šī sportistu apbalvošana un šovs ies vienlīdz paralēli viens otram, miksējot, lai nebūtu varbūt izstiepts un garlaicīgs, bet lai būtu interesants un dinamisks. Un, mēs šogad esam uzaicinājuši māksliniekus no Lielbritānijas, The Dream Engine, un viņi mums rādīs gaisa akrobātikas šovu ar hēlija baloniem. Motoru svētki beigsies ar zaļumballi, kurā spēlēs Krēcburgas Ziķeri un grupa Ilūzija. Svētku programma, kā arī rallija sprinta maršrutu kartes un cita aktuālā informācija pieejama portālā www.jēkabpilslaiks.lv. Sandra Paigļkalne, Vladimirs Boltons, Vidusdaugavas televīzija.